Mani sauc Linda Ādamsone, un es esmu izglītības projektu vadītāja un šobrīd darbojos pie matemātikas mācību līdzekļu izstrādes. Šobrīd esam noslēguši visu matemātikas mācību līdzekļu izstrādi 1., 2. un 3. klasē. Visi mācību līdzekļi ir izstrādāti pēc pilnveidotās kompetenču pieejas un Skola 2030 izstrādātajiem programmas paraugiem. Izstrādājot mācību līdzekļus, esam domājuši par pēctecību. Visos mācību līdzekļos ir vienota struktūra, izmantoti vieni un tie paši simboli, kas skolēnam jau ir pazīstami. Katrs mācību stundas atvērums ir izkārtots līdzīgi ar stundas nosaukumu, sasniedzamo rezultātu, norādēm uz apgūstamo tematu. Tāpat arī visās mācību grāmatās darbojās lapsēns Miks, kurš kopā ar padomdevējiem iepazīst matemātikas likumsakarības. Katra temata noslēgumā ir atvērums Es protu, kur skolēnam ir iespēja atkārtot tematā apgūtās prasmes un gatavoties pārbaudes darbam. Manuprāt, pilnvērtīgai mācību satura apguvei 1., 2. un 3. klasē ir veiksmīgi izmantot pēctecīgus mācību līdzekļus, kur skolēns jau ir iepazinis šo struktūru un viegli orientējas tajos. Katras klases mācību līdzekļu komplekta izdevums ietver mācību grāmatas 1. un 2. daļu. Pirmā daļa paredzēta 1. semestrim un 2. daļa paredzēta 2. semestrim, kā arī darba būrtnīcas 1. un 2. daļu. Digitāli pieejama arī skolotāja rokas grāmata. Skolotāja rokas grāmatā ietverti tematiskie plāni, pārbaudes darbi, snieguma līmeņa apraksti un citi noderīgi resursi. Es, veidojot mācību līdzekļus, tajos esmu iekļāvusi savu pieredzi, vadot mācību stundas un strādājot skolā ar dažādiem skolēniem, ņemot vērā to, kas viņiem padodas labi, kas sagādā grūtības un kur nepieciešams papildu atbalsts. Tieši tāpēc mācību līdzekļos ir iekļauti uzdevumi mācību procesa diferenciācijai, vizuāls atbalsts skolēniem, tajos iekļauts arī atgādnes un interaktīvs mācību saturs. Noslēdzot mācību līdzekļu izstrādi no 1. līdz 3. klasei, izdevniecības skolas vārds turpina arī 4., 5. un 6. klases mācību līdzekļu izstrāde, kur arī es sadarbojos ar autoriem, lai nodrošinātu pēctecīgu mācību līdzekļu izstrādi.